Tā, man sanāk lats. Nevienam naudas nav, bet man ir lats. Tas gājiens. Tev jāliek vārdiņš. Nu? Tas pat nav vārds. Kas ir prestige? Mēs spēlējam latviešu valodā, tas nav latviešu valodas vārds, tas neskaitās. Tu nevari likt prestige. Tad tev bija jāliek prestižs. Tad jau es varu arī likt nezinu ko. Tu mācījies prestižajā skolā? Visi tagad gudrinieki prestižajās skolās. Tev vecāki arī rindā stāvēja, lai ielikt tev skolā. Tā, man tad sanāk pasaka, kas ir tieši tas pats, kas prestižās skolas, jeb šumīts. Un es tev arī pastāstīšu vienu pasaku. Mans draugs ir pienācis laiks tev uzzināt, kas ir prestižs un kas nē. Pasaka ir šāda. Reiz dzīvoja princese. Viņa nebija īsta princese, bet viņai ļoti gribējās par tādu kļūt. Dūmakainām acīm viņa sēdēja savā daudzdzīvokļu mājas turnī un gaidīja princi, kurš pieķersies no bizes novītajai virvei, lai abi varētu dzīvot ilgi un laimīgi paparacī zibspulžu gaismā. Taču princis tā arī neatnāca. Tādēļ viņa devās uz Rīgas karaļvalsti, kur pati sev nomedīja tīrasini precinieku. Protams, viņa bankas konts nebija tik nesatricināms, kā vēlētos pseidoprincese, taču tas nebija slikts sākums. Jaunlaulāto ģimenē pieteicās troņmantinieks. Skaidrs, ka skola puisēnam bija jāizvēlas tā labākā, taču par vietu kārotajā centra skolā bija jācīnās ar citiem pseido-augsmiņiem no labām ģimenēm un arī ar vienkāršiem ļautiņiem. Nu, ko mēs uzskatām par labu ģimeni? Ja? Vai tā ir ģimene, kurai nav milzīgi iekrājumi, kuri nebrauc ar pāris BMW vai Porschiem, Cayenne un tā tālāk? Vai tā ir ģimene, kura ir visi šie atribūti, bet kur par tiem bērniem var būt īpaši daudz neliekas, nezinis, vienkārši iedod naudu un principā viņi aug savā vaļā. Ja? Bet es domāju, ka tas bērns, kurš ir šajā pēdējā variantā, viņam būs daudz lielāks problēmas. Brīdināja viedais Taivo, taču princese tikai atmet ar roku. Ja vīram piederētu karaļvalsts, viņa bez kavēšanās pusi no tās piesolītu par vietu dēlam prestižā skolas solā. Vecāki bieži uzskata, ka tīri tā vide būs bērnam garantēta labākā tajās tā saucamais prestižais skolās. Nu, tur es īstenībā diezgan šaubos, jo, ja tā ir prestiža skola, automātiski tur ir liela konkurence no vecākiem, lai iedabūtu tos bērnus iekšā tajā skolā. Līdz ar to bērniem ir augstākas prasības. Viņi paši savstarpēji konkurē, viņi varbūt bieži vieniem maz nav laimīgi, ka viņi pēkšņi ir iemesti tajā jaunajā skolā, jaunajā vidē, nu, tad tā spriedzes tur var būt diezgan liela. Tas ir viens un otrs tas, ka, protams, šis pats mīts par labām un prestižām skolām velk līdz to, ka ir pastiprināta interese par šīm skolām un par tiem bērniem, kuri tur mācās arī, teiksim, nu, tiem pašiem narkotiku tirgotājiem kaut kā, jā. Manuprāt, tās mācību programmas ir vairāk vai mazāk. Visur ir vienādas. Lielajās prestižajās skolās ir, manuprāt, diezgan liels konvejers, jo tur cenšas sabāzt iekšā, cik vien daudz bērns var. Tad, teiksim, tāda nosacīta mazā skolā, tur ir attiecīgi mazāk bērnu un skolotājiem ir arī attiecīgi vairāk laika ar viņiem strādāt. Daudzi princeses kaimiņi savus bērnus sūta netālu esošajā skolā Meža ielokā. Tas ir pa ceļam uz darbu karaļvalsts centrā, turklāt mazajiem tur dikti patīkot. Centrā ir tā kā piesārņots gaiss, bet te ir tīrs un te var elpot ļoti labi. Man šajā skolā labāk patīk tas, ka te tūmā ir mežs un ka mēs varam nākt ārā un izskrēdīties. Man nepatīk, ka tur ir pārāk daudz bērnu, nemaz nevar zināt, kas tas ir, nemaz nepazīst visus. Un mēs šeit jūtamies drošāk, tāpēc, ka šeit nebraukā tik daudz mašīnas kā centrā. Nu, kas jums šeit patīk? Mums patīk, ka te var izskrieties, te ir arī pastaigas stunda. Citās lielās centru skolās tā nav. Un šeit ir mīļi skolotāji. Tīrs gaiss. Atbrauks no skolas mājās, lai elpo cik lien. Un vai tad centra zinība pilīs pirmo klašu bērni nav tikpat draudzīgi? Turklāt daudziem no viņiem vecāki ir slaveni. Traki. Diezgan bezkaunīgi. Es atceros, kad mēs bijām pirmajā klasē tajā pašā skolā, tad mums ir tāda lieta kā dežuranti katru nedēļu, kas pieskat skolu. Un es atceros, ka mums sākuma skolā bija baigais respekts pret to dežurantu, ka
tas cilvēks ir vecāks un viņš tā kā atbild par kārtību un viņš ir jāklausa un tā. Un tagad tos dežurantus baksta, knaiba meitenēm, kniebi dibenā un izsaka visādas dīvainas priekšlikumus. Kaut kādu no 2. klases skolēnu, un es nepārspīlēju tiešām. Tā ka diezgan bezkaunīgi palikuši tie bērni. Nezinu, mums skolā ir viena tāda meitnīte, kura ir, viņa ir kaut kādam tur sabiedrībā pazīstamam cilvēkam meita. Un viņa ļoti labi zina, ka viņas tēti rāda televīzijā un ka viņš ir tur slavens. Un attiecīgi viņa pat arī jūtās augstāk par pārējiem. Un viņa pilnīgi bez jebkādiem kompleksiem, bez kaut kādām problēmām runā pretī visiem, kam nav slingums viņai kaut ko pateikt. Un viņa it kā nesaka, es tā nedarīšu tāpēc, kā. Viņa vienkārši saka, es tā nedarīšu. Un punkts. Princesei acīs sariešas pseido-karaliskas asaras. Viņa ir apjukusi un neko vairs nesaprot. Viena tante teica, ka mācoties prestižajā skolā jau no 1. klases, bērns būs labāk sagatavots vidusskolai un vēlāk arī augstskolai. Pilnīgi noteikti mamņai saku, ka pats svarīgākais sākuma skolā ir tieši klases audzinātājs. Un labs klases audzinātājs sākuma skolā var būt tikpat labi prestižā, tikpat labi netik ļoti prestižā skolā. Un bieži vien tās prestižās skolas ir vairāk tikai tāds sabiedrības pieņēmums, un prestižās skolas strādā tāpat kā visas pārējās skolas. Un, teiksim, skolas zīmogs, varbūt jeb skolas loma ir tikai tik daudz, cik atrast šo labo skolotāju, novērtēt viņu, pieturēt, ļaut viņam attīstīties. Princeses rožainais sapnis pamazām izgaist un ataust saprāta gaisma, jo krustmātei Fejai skolas lietās vienmēr ir taisnība. Viss mainās. Karaļvalstī pat izsludināta jauna kārtība, kā mazos pavalsniekus pieteikt 1. skolas gadam. Mums ir izstrādāta jauna šī reģistrēšanas kārtība, un tur tā svarīgākā lieta tāda, ka bērnu 1. klasē var reģistrēt tad, kad viņam paliek 5 gadi. Un 5 gadi, protams, visiem vienā brīdī nepaliek. Un tādēļ tā uzņemšana notiks visu laiku. Visu laiku skolās būs izlikt darba laiks, kad var nākt pieteikties. Un tādēļ šo rindu, es ceru, vairs nebūs. Būs ļoti svarīgi tiem, kas ir mikrorajona iedzīvotāji, cik ilgi vecāki kopā ar bērnu ir dzīvojuši mikrorajonā. Lai neiznāk tā, ka tie, kas varbūt tur ir dzīvojuši visu mūžu kopā ar savu bērnu un paaudzēs, varbūt dzīvojuši pie attiecīgās skolas, nevar savu bērnu tajā skolā sūtīt. Redz, un tā ar to prestižu sanāk, ka tas ir daudz svarīgāk princesei un arī dažiem citiem vecākiem nekā pašiem bērniem. Un starp citu, tas sanāk gluži kā apburtais loks, jebšu, kā man. A, pu, is, 7 punkti.